Ir klāt 2014. gads. Būtisks pagrieziena brīdis. Latvija pievienojas Eirozonai. Jeb kā mēs mēdzam teikt, Eirozona pievienojas Latvijai. Un no šā brīža mēs sāksim lietot eiro arī savā ikdienā. Un jums ir tā lieliskā iespēja būt klāt svinīgajā pirmās eiro banknotes izņemšanas ceremonijā. Un šajā brīdī mūs ir pagodinājuši ar savu klātbūtni Latvijas Republikas ministru prezidents Valdis Dombrovskis, Igaunijas Republikas ministru prezidents Andrus Ansips, Latvijas Republikas finanšu ministrs Andris Vilks un Latvijas bankas prezidents Ilmārs Rimševičs. Atklāšanas uzrunai kā pirmo aicināšu Latvijas Republikas ministru prezidentu Valdi Dombrovskiju. Augstgodātais Ansip kungs, godātais finanšu ministra kungs, godātais Latvijas bankas prezidenta kungs, godātie klātesošie. 2014. gads Latvijai tiešām ir vēsturisks gads. Tas ir gads, kad mēs esam piepildījuši vienu no tiem uzstādījumiem, ar kuriem mēs savulaik esam stājušies Eiropas Savienībā, ar kuru vienu no tiem uzstādījumiem, kuru mēs esam noteikuši jau kopš neatkarības atgūšanas, kas ir ciešāka integrācija Eiropas un Rietumu demokrātisko valstu saimē. 2004. gadā mēs pievienojamies Eiropas Savienībai. Tagad mēs sparam šo nākamo loģisko soli, kļūst Eiropas Savienības vienotās valūtas eiro dalību valsti, kļūstot par pasaules otrās lielākās valūtas dalību valsti, kur lieto 320 miljonu cilvēku no Somijas ziemeļiem līdz Francijas aizjūras reģioniem Karību jūras salās. Tā ir vēl viena iespēja mūsu valsts ekonomiskajai uzplaukumam, valsts labklājības pieaugumam, bet, protams, mums šī iespēja ir jāmāk izmantot. Tāpat kā mēs no savas pieredzes mācījāmies, ka dalība Eiropas Savienībā vēl nav garantija pat par sevi, tā neatbrīvo nepieciešamības īstenot pārdomātu un atbildīgu makroekonomisko politiku. Tāpat arī vairākas Eirozonas valsts ir mācījušās, ka arī dalība Eirozonā nav garantija pat par sevi, arī tā neatbrīvo no atbildības pēc atbildīgas politikas. Bet, jebkurā gadījumā, tā ir vēl viena nopietna iespēja gan mūsu ekonomikai, gan arī svarīgs nākamais solis no ģeopolitiskā viedokļa. Līdz ar to gribētu visus apsveikt ar šo lielo panākumu un apsveikt mūs ar to, ka Eirozona pievienojas Latvijai. Paldies! Paldies! Un nu, Igaunijas Republikas ministru prezidents Andrus Ansips. Mr. Ansip, please. Dārgie kaimiņi! Jaunais gads ir nojaucis valūtas mūrī starp mums. Latvija kļūst par pilntiesīgu pasaules turīgākās ekonomiskās zonas biedru. Latvija laipni lūgta Eirozonā. Paldies, Ansip kungs! Paldies! Latvijas Republikas finanšu ministrs Andris Vilks. Cienījamie klātesošie, parasti jauno gadu sagaidot daudziem no mums ir dažādas apņemšanās. Sākt jaunu dzīvi, kaut ko darīt vairāk un labāk. Bet šoreiz mums visiem ir ļoti svarīgs uzdevums. Mēs tiešām visi vienlaicīgi sākam jaunu darbu. Mēs esam ieguvuši ļoti spēcīgu instrumentu, kas saucās eiro. Un man ir gribu sirsnīgi pateikties ikvienam no Latvijas iedzīvotājiem. Jo tas, ko mēs esam sasnieguši, esam izdarījuši visi kopā, jo tas nebūtu bijis iespējams bez ļoti labas sadarbības gan valsts līmenī, gan pašvaldību līmenī, gan arī privātajā sektorā. Un tas ir tas, ko Latvija var parādīt, ka Latvija var sadarboties un Latvija var tiešām izdarīt ļoti lielus darbus. Un gribu atzīmēt, ka mums ir tiešām palaimējies, ka iespējams, ka Latvija lietos viskaistākās eiro monētas. Un tas tiešām silda mūsu sirdī, jo mēs tiešām redzam, ka eiro veidolā dzīvos mūsu lats. Un gribu novēlēt arī jums, ja jums ir palikuši vēl pāris latiņu, tad arī padomāt, ka šis ir labs brīdis, lai nodarbotos ar
ar labdarību, jo mums ir daudz nepieciešamību. Kā mēs redzam arī tieši kopdarbojoties, sadarbojoties, Latvija var veikt tiešām tādas lietas, ko liekas, ka mēs nevaram padarīt, bet mēs varam tiešām to izdarīt. Un gribētu jums novēlēt arī beigās tiešām nākamam gadam, lai tas būtu ļoti sekmīgs gads, veiksmīgs un pilns ar labām un gaišām idejām. Paldies! Paldies finanšu ministru kungam! Un uzrunu noslēgumā Latvijas Bankas prezidents Ilmārs Rimšēvičs. Labvakar visapkārt Latvijā, labvakar Latvijas ļaudis. Jūs jau ziniet, ka eiro tas ir daudz kas vairāk, kā tikai vienas naudas nomaiņa pret otru. Eiro nozīmē Latvijas atgriešanos Eiropā. Eiro nozīmē Latvijas pilntiesīgu Eiropas dalībvalsts statusu. Man kā cilvēkam, kas pārstāv Latvijas banku un Latvijas bankas kolektīvu, protams, šovakar ir tāds pretrunīgs sajūts, un jūs droši vien ziniet, kāpēc. Bet tai pašā laikā es zinu, ka, ja 2008. gadā būtu ieviests eiro, Latvija nekad nebūtu gājusi cauri tik smagai krīzai. No Latvijas neaizbrauktu tik daudz cilvēku. Latvija visgrūtākajā brīdī nebūtu viena. Ieviešot eiro, es zinu, ka uz Latviju vairs nebrauks citu starptautisku institūciju emisāri un nepārņems valsts vadību. Dāmas un kungi, tik tiešām ir patiesas prieks, ka Latvijai būs viena no skaistākajām eiro monētām Eiropas monetārās savienības saimē. Tieši vismīļākie, vissirsnīgākie mūsu neatkarības simboli rotās eiro un turpinās nest mūsu vērtības tālāk pasaulē. Dāmas un kungi, Dievs sveitī Latviju! Paldies! Mīļie savējie, mēs esam gatavi tam brīdim. Vai jūs esat gatavi svinīgai pirmās eiro banknotes izņemšanas ceremonijai? Nekad nevienu cilvēku nav novērojuši tik daudzi, izņemot naudu no bankomāta. Mr. Ansip, you're welcome. Thank you. Vilka kungs, lūdzu.
Paldies, ministrs kungs. Rimšēvičs kungs, lūdzu. Šeit priekšā, lai visi tad arī var novērtēt, kā Latvija ir svinīgi pievienojusies Eirozonai, teiksim, kā ir Eirozona pievienojusies Latvijai. Visi ļaudis kļūst nu brāļi, kad tavs vārds tiem pāris līd. Līksmē Dievu liesmās spožāk, Elīzijas lolojums. Ļauj nu beidzot gaitā možāk, ieiet tavā templī mums. Tu biji to, kas reiz bija tāļi, ciešāk sietī tie brīd. Visi ļaudis kļūst nu brāļi, kad tavs vārds tiem pāris līd. Drīz jau visu mūsu maciņos būs šādas eiro banknotes un arī Eiropas skaistākās eiro monētas. Novēlam Latvijai sekmīgu izaugsmi ar eiro!